Sveicināti ar jums atkal kopā ar Filips. Cerams, ka jūs esat noilgojušos, jo mēs esam klāt ar jauno sezonu. Tātad nedaudz par šodienas konceptu mēs parunāsim par izmaiņām Fantasy līgā, kā viņas izmantot par populārākiem spēlētājiem, un desertā es jums parādīšu savu komandas draftu uz pirmo game weeku. Runājot par desertiem, mūs atbalsta Tortes Namiņš, kurš veido visdažādākā veida kūkas, tortes un pārējos estētiskos desertus, sākot no futbola bumbām, beidzot ar pūķiem un citiem dekoriem. Lai izmantotu 10% šo atlaižu, jums ir jāizmanto promokods starp rindām. Un tagad atpakaļ pie galvenā ēdiena. Šodien centīšos būt diezgan īs un konkrēts. Es analizēšu tieši tos populārākos spēlētājus, ko izvēlējušos FPL menedžeri, un došu savu vērtējumu. Tātad par galvenajām izmaiņām Fantasy Premier līgā. Viena no būtiskajām, kas arī mainīs pašu stratēģiju un spēlēšanas stili, ir 5 maiņas pa game weeku. Tas, protams, atbrīvos manevra brīvību, iespējams būs grūtāk pielāgoties, mazāk vajadzēs plānot uz priekšu, tātad mazāk būs matemātiski aprēķini, bet vairāk futbola garša un futbola saprašana. Tāpēc, izveidojot komandu, jūs varat droši iekļaut ieplānotos rotācijas un tādā veidā vienmēr pieslīpēt pie katra game weeka. Tas arī mazinās tādus gadījumus, kad ir ļoti daudz spēlētāju satraumēti, notiek kaut kādas neparedzētas lietas un veiksmes faktors arī samazināsies. Otrs jauninājums ir ekstra čips, kurš tiks atklāts pēc jaunā gada. Par viņu es daudz nevarēšu komentēt, jo tas būs kā noslēpums. Iespējams, daži jau nojaušu, kas tur ir, bet pagaidām pieturēsim to uz vēlāku laiku. Sāksim ar vārdsargiem. Mēs redzam, ka vispopulārākais vārdsargs ir Turners, Raya, Pickfords, Flekens, Martīnes, Areola un Bekers. Es izvēlos Flekenu un Turneru. Jūs zinat, mana stratēģija, es paļaujos uz budžeta vārdsargiem, pieļaujot, ka viņi izaugs cenā un sezonas vidū attiecīgi pielāgojot tos kādai no spēlēm. Runājot par aizsargiem, Salibā ir pirmajā vietā. Šo izvēli es diezgan apšaubu, jo Arsenāls iegādājās ļoti perspektīvu aizsargu tieši Zinchenko pozīcijā, kurš aktīvi piedalīsies uzbrukumā, bet pirms pirmās spēles būtu grūti kaut ko spriest. Jebkurā gadījumā, manuprāt, ir alternatīvas Salibā vietā, bet varbūt uz nākošajiem game weekiem. Guardiolas izcila izvēle. Šis spēlētājs parādīja, ka var gūt vairākus punktus gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Mana izvēle arī krita uz viņu, tāpēc šis, manuprāt, ir must-have aizsargs. Pedro Porro arī ir iecienīts. Viņš bija manā pirmajā draftā, tad es nedaudz pārveidoju savu komandu un iekļāvu savādāku spēlētāju. Bet, ja jūs esat Tottenhamas fans, Pedro Porro ir vienmēr tas premium aizsargs, uz ko var paļauties. Andersens un Burns arī ir labas budžeta izvēles. Es svārstos starp Trippieru, Burnu un Hallu. Par šiem aizsargiem var palasīt īsāk pašā FPL mājaslapā. Katram ir savi trūkumi un spēcīgās puses, bet mana izvēle beigās krita uz Trippieru. Aleksandrs Arnolds, super premium aizsargs. Es teiktu, tā ir riskanta izvēle, bet mana likme krita uz šo Liverpoolas aizsargu, un es iekļāvu viņu savā starta draftā. Ņemot vērā to, ka viņš ļoti bieži spēlē viduslīnijā, varbūt nebija tas labākais Eiropas čempionāts viņam, bet paši redzējām, ka Southgate īsti baidījās viņu izmantot viduslīnijā, baidījās riskēt, bet tas ir pavisam cits stāsts. Gribu pateikt, ko, ja jūs esat Liverpoolas fans, manuprāt, Aleksandram būtu jūsu komandā. Plānojot savu komandu aizsardzībā, jums vienmēr jāizvērtē arī budžeta aizsargi. Viens no tiem būs aizsargs no Leicesteras Fais un otrs no Southamptonas Harvoods. Viennozīmīgais būtu iekļaus vienu no šiem spēlētājiem kā mājas spēlētājs savā komandā un
virzījies tālāk ar vairāk spēcīgiem asetiem. Un, protams, viduslīnija. Viduslīnijai es parasti pievēršu visvairāk uzmanības, jo tur ir visvairāk vietas manevram. Šobrīd mēs redzam, ka Palmers ir populārākais spēlētājs, bet es, diemžēl, neatbalstu šo izvēli, jo, manuprāt, viņš ir nedaudz overpriced. Ja Palmers maksātu 9 miljonus, jā, es apsveru, bet 10,5, man liekas, tas ir nedaudz padaudz, ņemot vērā, ka būs cits treneris, spēlē pret Manchester City, jauni pirkumi kā parasti Chelsejai. Es nebūtu riskējis un izvēlētos vairāk budžeta asetu, kurš ir underpriced un kurš ir Nkunku. Šis spēlētājs tieši ļoti labi parāda sevi pie jaunā trenera, ja kāds skatījās pre-season spēles. Protams, galvenā viņa priekšrota ir ļoti lēta cena. Un, protams, arī tas, ka viņš ir midfielders, kurš spēlē gan uzbrukuma pozīcijā, gan vingera pozīcijā. Mohameds Salahs, manuprāt, must-have assets. Manā gadījumā tas būs arī kapteinis. Daudzi vēl šaubās starp Īsaku un Salahu, bet es izvēlēšos stabilitāti. Pirmkārt, dēļ statistikas, otrkārt, dēļ viņa formas, treškārt to, ka viņš jau arī parādīja sevi pre-seasonā. Iespējams, es viņu mainīšu vēlāk par Diego Žotu. Man par Žotu ir vienkārši personīgas, teiksim tā, simpātijas, un es uzskatu, ka viņu par vienu no spēcīgākajiem Liverpools uzbrukumiem. Bet mēs redzēsim, kā arī būs pie jaunā trenere, un šī komanda noteikti būs jāvēro. Gordons, manuprāt, must have pret Southamptonu. Komanda, kad pienāca no Championshipa, vienmēr ielaiž daudz golus. Ņemot vērā to, ka tradicionāli Southamptona ir aizsardzības komanda un pretuzbruku komanda, man liekas, ka tāpat Newcastlei vajadzētu viņus salauzt. Mēs, protams, arī redzam, kā Gordons vienmēr piedalās visos uzbrukumos. Vienīgais risks - dzeltenās kartītes, rupības, iespēja būt nomainītam uz 58 minūtes, bet tomēr riski ir attaisnoti. Arī viens no penalty takeriem, kā mēs redzam, Crystal Palaces trio tagad nedaudz ir paritināts. Olise būs Vācijā, bet ņemot vērā to, kā viņi spēlēja sezonas nobeigumu, kad visi trīs bija veseli, Eze ir penalty takers, viņiem tieši expected goals ir ļoti augsts. Es uzskatu, šis spēlētājs ir must have neatkarīgi no fixturiem. Fodens pagaidām es nedaudz ar viņu piebremzēšu. Man nepatika viņa sniegums Eiropas čempionātā. Mēs zinām, ka viņš pilnībā spēlē savādāk ar Pepu un ar Southgateu. Un šobrīd es iespējams viņu pietaupīšu pie Game Week numur 2, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz mājiņu. Un šobrīd paņemšu kādu citu no spēlētājiem. Un šis cits no spēlētājiem būs neviens cits, kā saka, decent price rise, tā pati pozīcija noteikti būs penalty takers, labs pirmais game weeks, fleksibilitāte ar citiem spēlētājiem, saka, manuprāt, arī must have spēlētājs. Mēs redzam, ka Kunku, kā es jau teicu, ir viens no populārākajiem spēlētājiem. Protams, iekļaujot viņu komandā, es dodu viņam priekšroku attiecībā pret Palmeru. Un viennozīmīgi jums vajadzētu paskatīties arī uz kādu budžeta midfielderu, un pēc procentiem tas ir vai nu Wings, vai nu mana izvēle Rodgers no Aston Villas. Mēs redzam, ka Douglas Luiz tagad ir pārvācies uz Juventusu. Bet viņu vietu iespējams ieņems Rodgers. Es nezinu, kā spēlēs Aston Villa, jo Douglas Luiz bija viens no atslēgas punktiem tieši tur. Tāpēc es piebremzēšu ar Watkinsu, bet Rodgersu es noteikti iegādāšos 5-0 uz perspektīvu pozīciju. Ir ļoti labi. Un nobeigsim ar uzbrukumu. Īsaks, vispopulārākais assets, tīri dēļ fixturiem. Tas ir must have, bez nekādām pretenzijām. Es pat neskaidrošu, kāpēc. Īsaks numur 1 pie uzbrucējiem. Otrajā vietā ir Watkins. Paskaidroju jau, kāpēc es viņu neiekļaušu savā komandā. Iepriekš viņš man bija, bet es viņu samainīju pret Munisu, lai attiecīgi atbrīvotu vietu manevram aizsardzībā un viduslīnijā. Un, protams, Haalands ļoti daudz diskusiju, daudz cilvēku viņu iekļāva sākotnējā sastāvā, bet vēl vairāk viņu iekļāva tad, kad viņš iesita hat-triku pārbaudas spēlēs pret Chelsea. Bet, kungi, piedodiet,
15 miljoni. Tā ir ļoti nopietna nauda, un tīri matemātiski paskaitot to manevra brīvību, ko viņš atbrīvo viduslīnijā, tajā pašā uzbrukumā un aizsardzībā, pārsver pat tos punktus, kurus viņš atnesīs. Pat citot golu katrā no spēlēm, tā cena ir matemātiski pārāk liela. Vēl jo vairāk, ja jūs nevēlaties viņu kapteiņot pirmajā nedēļā, tad no Haalanda, manuprāt, nav jēga. Protams, viņš var sodīt mani, viņš var sodīt daudzus pārējos, bet iespējams es iekļaušu Haalandu un Fodenu spēlē pret Ipsviču, izveidojot 5 maiņas. Redzēsim, kā tas notiek dabā, vai man sanāks matemātiski visu pārēķināt, bet, manuprāt, pirmajā gameweekā Haalandam ir nebūt. Žao Pedro kā parasti populārs, manuprāt, Brighton radīs vāju sniegumu, Gross būs prom, tas bija galvenais posms, kas sasaistīja viduslīniju ar uzbrukumu. Nav arī treneris, līdz ar to, manuprāt, Brightonam būs sarežģīti, un Žao Pedro es neiekļautu savā komandā. Havertz ļoti daudz eksperti iesaka tieši šo spēlētāju, pa viņu var ļoti daudz ko palasīt, viņš labi sev parādīja Eiropas čempionātā, un viņš arī ir manā komandā. Tūnijs joprojām Brentfordā, iespējams kaut kur aizrotēs, iespējams arī paliks, vienmēr stabils asets, pieņemama cena, ja kādam patīk, lūdzu. Solanke Mateta līdzīgi uzbrucēji, abi centra. Mateta ļoti labi sevi parāda olimpiādē. Es dotu priekšrotu Matetā, nevis Solankem, bet mana izvēle krita uz iepriekšējās sezonas spīdekli Munizu no Fulemas. Ja mēs salīdzinām Munizu, ļoti laba alternatīva ir Woods, arī ļoti ilgi šaubījos starp viņiem. Iespējams, ja jūs zinat, ka Woods noteikti spēlēs un viņš spēlēs visas 60 minūtes, Woods ir labāka izvēle, bet manā gadījumā es riskēšu ar Munizu. Runājot par mūsu līgu, aiciniet draugus, spēlējiet paši, piedalieties diskusijās, komentējiet, prognozējiet. Noteikti būs patīkami padiskutēt ar jums par kaut kādām šaubīgām tēmām, vai kur jūs nepiekrītat ar mani, vai ja es būtu ieteicis jums kādu spēlētāju, kurš nav nospēlējis, es labprāt pataisnošos. Veterāniem vienkārši atjaunojiet savu līgu pēc koda pa kreisi, kurš arī var nostrādāt jauniem spēlētājiem. Un kopumā redzēsimies ar jums arī visdrīzāk katrā gameweekā, iespējams pie sava laika. Es nedaudz pielāgošu mūsu raidījumus, iespējams viņi būs kaut kur mazāk, kaut kur vairāk, bet galvenais, ka mēs visi pabeidzam, ir kāds uzvarētājs un mēs visi esam laimīgi. Tiksimies ar jums gameweek numur 2.